Paldies visiem klātesošajiem. Jāteic, ka man tātad jārunā par biotopu kvalitātes algoritmu, un šeit gan jāsaka tā, ka ļoti liels ieguldījums tajā ir arī Sandrai, jo dabas skaitīšanas projekta ietvaros viņa jau šo algoritmu veidoja, un šobrīd būtībā ir notikusi šī algoritma precizēšana, šī algoritma uzlabošana, un tas pamats jau būtībā ir tas pats. Tātad, kā jau es minēju, tad visam pamatā jau bija šis dabas skaitīšanas projekts. Šī projekta ietvaros tātad tika apsakota liela daļa meža biotopu, un attiecīgi arī par katru apsakoto poligonu tika aizpildīta anketa, kur tad tika novērtēta virkne dažādu mežaudzes parametru, struktūru raksturojumu, arī atzīmētas dažādas gan raksturojošās, gan dažādi citādi nozīmīgās sugas. Attiecīgi šajā anketā bija arī sadaļa biotopu kvalitāti, kur konkrēti poligonu apsakojošais eksperts atzīmēja šo te biotopu kvalitāti, un tā tika dalīta pārsvarā 4 klasēs – zema, vidēja, laba un izcila. Daļas biotopu gadījumā ir tikai 3 klases, šīs te zemākās klases nav. Tātad pieņemot, ka tur var būt tikai augstākais, zemākais vidēja klase, piemēram, boreālu mežu gadījumā, kur jebkurā gadījumā jābūt ir dabiskam vai potenciāli dabiskam mežu biotopam, tātad zema kvalitāte tur nevarētu būt. Kā mēs šo biotopu kvalitāti varam interpretēt? Tātad to tā viennozīmīgi droši vien pateikt nevar, bet tā galvenajos vilcienos mēs to varam traktēt kā zinām, biotopu dabiskuma pakāpi. Tātad, jo vecāks un mazāk traucēts ir šis te mežs, jo šī te kvalitāte būs augstāka. Tādas absolūti augstas kvalitātes jau mūsu gadījumā vispār nav. Tam mežam droši vien būtu jābūt netraucētam pāris tūkstošu gadu, kas pie mums laikam tā īsti reāli nebūs. Tātad dabas skaitīšanas ietvaros šo biotopu kvalitāti novērtēja eksperts, taču eksperta vērtējums bieži vien ir subjektīvs, ir pēc pieredzes arī gadījumi, kad eksperti vērtē šo te meža biotopu kvalitāti ārkārtīgi atšķirīgi. Atceros, viens tāds poligons bija, kur svārstījās viedokļi sākot no zemes kvalitātes un beidzot ar izcilu kvalitāti. Objektīvāk novērtētas parasti ir struktūras. Tātad, piemēram, cik daudz ir vecu koku, cik daudz ir kritalu, arī sugas, indikātoru sugas, pārsvarā eksperti tās pazīst. Bet, protams, ka arī šajā gadījumā, zinām, subjektivitāte pastāv, un ar to, protams, ir jārēķinās. Un šie novērtētie kritēriji arī parasti liecina par meža dabiskumu pakāpi. Un tātad tos var ņemt vērā šajā te kvalitātes vērtējumā. Attiecīgi jau dabas skaitīšanas projekta ietvaros tika izstrādāts arī algoritms, ko izstrādāja Sandra. Un tātad šis algoritms balstās uz poligonu anketās ietvertajiem parametriem. Šis te algoritms veidots specifiski katram biotopam un vairumā gadījumu arī specifiski biotopu variantam.
Tātad šī algoritma izveidē tika izmantota lielākā daļa pazīmi, kas ir raksturotas anketā, attiecīgi šīs pazīmju vērtības algoritmā pārvērstas punktos. Tātad, piemēram, ir šīs te 4 klases, kritalu nav, 1 līdz 5 uz hektāru, 6 līdz 10 vai virs 10 gabalu uz hektāru, un attiecīgi tad šīs vērtības algoritmā pārvērš punktos. Tas nevienmēr ir tieši tā, kā šeit parādīts, citos gadījumos tas punktu daudzums var atšķirties, bet princips ir lūk tieši šāds. Tad būtībā punkti tiek piešķirti tik vienai pazīmei, kas izmantot algoritmā. Ja šādu punktu nav, tādā gadījumā tā pazīme vienkārši algoritmā izmantota netiek. Tātad šis te punktu skaits, ko vienai un tai pašai pazīmei piešķir, tas var atšķirties starp biotopiem, jo vienā gadījumā šī pazīme ir nozīmīgāka, citā gadījumā varbūt nav tik ļoti svarīga. Teiksim, oriģinālās vērtības varēja izskatīties aptuveni šādi, piemēram, viena daļa šādu vērtējumu bija izteikts procentos, tātad procentos īpatsvars, cik, piemēram, liels ir dažādu vecumu audzes īpatsvars šajā te konkrētajā poligonā, vai ir raksturīga pašizrobošanās un kādā poligona daļā, un tam līdzīgi, vai arī, piemēram, kāds segums ir ekspansīvām un invazīvām sugām konkrētajā poligonā. Un attiecīgi tālāk, tad realizējot šo algoritmu, šīs te vērtības pārvērstas punktos, tātad, piemēram, ja raksturīga zemsedze ir robežās no 51 līdz 100%, tad piešķir vērtību 2, ja mazāka par 50, tad 1, un ja tātad nav raksturīgas zemsedzes nemaz, tad 0, tad punktu nav, un tā tālāk. Tātad katra poligona ietvaros pēc tam šīs vērtības tiek summētas, un attiecīgi, jo tā punktu summa sanāk augstāka, jo kvalitāte arī ir augstāka. Bet galu galā jānonāk ir pie šīm te kvalitātes klasēm, un tas notiek balstoties uz robežvērtībām, un arī tās dažādiem biotopiem, gan to variantiem var būt noteiktas atšķirīgi. Tātad, kā piemērs, teiksim, biotops 90-50 sugām bagāti egļu meži, un tur attiecīgi šajā konkrētajā algoritmā, šeit ir runa par Sandras izstrādāto algoritmu, ja vērtības ir mazākas par 15 punktiem, tā punktu summa tad ir zema kvalitāte, ja virs 31 punkta, tad kvalitāte ir izcila. Un attiecīgi tātad lūk aptuveni šādi, tātad šīs punktu vērtības tiek pārvērstas kvalitātes klasē, tātad pēc punktiem tad šī kvalitātes klase arī tiek nodalīta. Kas attiecās uz šajā projektā izstrādāto algoritmu, tad vispirms jau tīri vizuāli varēja, aplūkojot rezultātus, varēja saprast, ka viena daļa no parametriem ar šo biotopu kvalitāti īsti saistīta nav. Tātad tas gan ir tāpēc, ka tiešām nav saistīti, gan arī tāpēc, ka ir parametri, kurus eksperti ir novērtējuši ļoti subjektīvi, un tātad tas nevienmēr atspoguļo realitāti. Un attiecīgi šis te jaunais algoritms tad tika veidots sākotnēji veicot datu statistisku analīzi, un tad pēc tam izvēloties atbilstošākās pazīmes. Tātad, kā jau es teicu, tad jaunajā algoritmā ir saglabāti tie paši principi, izmantot šis te punktu daudzums, taču ir koriģētas gan šīs punktu vērtības, gan arī tās pazīmes, kas ir izmantotas algoritmā. Attiecīgi, šajā analīzē un jaunā algoritma izveidē ir izmantota daļa no pieejamajiem datiem,
Tātad pārsvarā izmantot vairāk tie dati, kurus ir snieguši tie eksperti, kas ir vairāk pieredzējuši. Nu, un arī, protams, ka ar ļoti lielo datu apjomu, kas ir meža biotopu gadījumā, iespējams, ka uzreiz tā strādāt var būt nevisai ērti. Nu, te tā īsumā parādīts, kādi tad dati ir izmantoti. Nu, kā mēs redzam, tad dažādu meža biotopu gadījumā tas izmantotais datu apjoms ir atšķirīgs, jo saprotams, ka, piemēram, nogāžu un gravu meži nu, nav sastopami tik ārkārtīgi daudz kā veci vai dabiski boreālie meži. Nu, protams, ka šo tajos gadījumos, ka to poligonu nav īpaši daudz, kā jaukt ozolu un mežos gar lielajām upēm, tad tā algoritmu izstrāde iespējams nebūs tik objektīva, kā mēs varētu gribēt, bet nu, tur nu neko mēs īpaši darīt nevaram. Nu, attiecīgi katram biotopam atsevišķi, izmantojot šīs te visas pazīmes, tātad sākotnēji izmantotas pilnīgi visas pazīmes, plus vēl pievienotas klāt arī atsevišķas tādas, kas iepriekš izmantotas netika, tika veikta galveno komponentu analīze, un šīs analīzes rezultātā pirmā ass šajā ordinācijā tika traktēta kā saistīta ar biotopu kvalitāti, jo pamatā tātad šī ass sakrita ar tiem galvenajiem uz biotopu kvalitāti, nu, zināmajiem faktoriem, kas reāli norāda uz šo biotopu kvalitāti. Ja, piemēram, kritālu daudzums, sausokņu daudzums, arī novietojot uz šīs te ordinācijas potenciāli dabiskos un dabisko mežu biotopu vērtējumu kā tādu, tad arī šis te vērtējums sakrita ar šo te pirmo asi. Un atbilstoši tad vēlāk šī te šīs pirmās asas vērtības tika izmantotas loģistiskajā regresijā kā atkarīgais mainīgais. Attiecīgi pēc tam šim te regresijas vienādojumam pievienojot klāt pakāpeniski atsevišķus parametrus un veidojot modeli, kur šie visi koeficienti ir būtiski, un attiecīgi izvēlēts modelis ar zemāko AIC vērtību, un tad nu, tālāk lūk šie te visi faktori, kas ir būtiski, turpmāk tika izmantoti tālāk algoritma veidošanā. Nu, šeit arī piemērs GLM analīzei, tātad šeit parādās visi šie te būtiskie faktori, kas šajā gadījumā ir būtiski. Nu, es šeit nepārskaitīšu viņus, bet galvenokārt tāpēc, lai mēs redzētu šo te principu. Nu, un attiecīgi tad, nu, tika izvēlēts tikai tās pazīmes, kuras parādīja būtisku saistību ar šo te kvalitātes gradientu. Nu, un, protams, ka punktu summas salīdzinot ar veco algoritmu šeit mainījās, līdz ar to, protams, bija jādefinē arī jaunas robežvērtības, kas arī, protams, ir specifisks katram biotopam un daudzos gadījumos arī biotopu variantiem. Šajā gadījumā tā pieeja bija tāda, ka kvalitātes klases nodalīja ar vienādiem punktu intervāliem, tātad, lai viņi nebūtu dažādi, nu, protams, tas punktu intervāls augstākās un zemākās klases robežās var būt krietni plašāks, ja, jo tātad, kā saka, robežu tur nav būtībā. Un, lai nonāktu pie šīm robežvērtībām, tas nozīmē to, ka bija būtībā svarīgākais bija nodalīt, kur tad sākās šī te zemākā klase un kur sākās šī te augstākā klase. Nu, protams, vienmēr jau tas zināmā mērā ir subjektīvi. Ja, vienmēr ir subjektīvi. Nu, šeit palīdzēja tas, ka skatoties gan uz ekspertu sniegto vērtējumu, lai nesanāktu tā, ka šis vērtējums ir absolūtā pretrunā ar to, ko ir teikuši eksperti, tā nu arī gluži nevarētu būt, kā arī apskatot un analizējot atsevišķus konkrētus piemērus, ja, tātad skatot konkrētus zināmus piemērus, kur nu, ir saprotams un zināms pēc eksperta pieredzes, kāda tad tur vajadzētu būt, kādai vajadzētu būt kvalitātei un skatoties, vai tur kaut kas neaiziet galīgi
šķērsām. Ja? Bet, protams, ka šai pieeja jebkurā gadījumā ir zināma subjektivitāte, bet tur mēs neko īsti darīt nevaram, jo nav tāda absolūtā kritērija, kas mums pateiktu, kāda ir tā kvalitāte. Arī modelēšanā, protams, nebūtu bijis labākais izmantot šo PCA asi kā tādu neatkarīgo mainīgo, taču mums nav īsti nekā cita, pie kura mēs varētu pilnīgi droši pieturēties. Attiecīgi šajā jaunajā algoritmā no algoritma tika izslēgtas virkne pazīmju. Un attiecīgi, tātad, lai saprastu, vai tas viss tā pareizi strādā, tika skatīti arī konkrēti poligoni ar atbilstošām pazīmēm un vai izmainot kaut ko un pievienojot šīs pazīmes algoritmam, rezultāts nemainīsies. Jāsaka, ka tiešām pievienojot dažas tādas strīdīgās pazīmes algoritmiem, jāsaka, ka rezultāts īpaši nemainījās. Protams, ka kaut kādos atsevišķos momentos tas tā var notikt, bet šeit tomēr jāskatās tā vispārīgi lielākā mērogā. Un tāda, piemēram, pazīme, kas šķietam ir tiešām būtiska varētu būt, tas ir ekspansīvo invazīvo sugu dominance. Un tur ir problēmas droši vien, kāpēc tas tā notika, jo tur nav viennozīmīgs traktējums šai pazīmē no ekspertu puses, bet šo sugu meža biotopos varbūt nav arī pārāk daudz, un arī te būtu svarīgāk konkrēta informācija par konkrētām sugām, bet tur ir zināmas problēmas šajā sugu tabulā, un to tā īsti korekti izmantot līdz galam nevar. Vēl mēs skatījām arī vecuma datus no meža reģistru, bet arī tie it kā neko neparādīja, un tur galvenā problēma ir tāda, ka bieži vien tās informācijas nav, un arī tā, ka nereti šo te veco koku klātbūtni tajā formulā nemaz īsti atspoguļota nav, lai viņi arī reāli tur ir. Tādi gadījumi pietiekami bieži. Īsumā par vērtējumiem kopumā. Tātad, tādi izcili vērtējumi vairāk nekā 20% gadījumos sanāca boreālajiem mežiem, egļu mežiem un purvainajiem mežiem. Savukārt salīdzinoši maz to ir osu mežos. Te ir runa par to datu kopu, kas tika aplūkota. Teiksim, ņemot visus datus kopumā, droši vien tā situācija ir varbūt mazliet citādāk. Un zeme vērtējumi visvairāk ir ķērpju mežu gadījumā, un citu mežu biotopu gadījumā to zemu kvalitātes vērtējumi ir krietni vien mazāk. Ir zināmas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo algoritmu. Vairumā gadījumu tas ir tā, ka šis kvalitātes vērtējums vairumā gadījumu sanāk mazliet mazāks nekā vecajā algoritmā, taču joprojām augstāks nekā ekspertu vērtējuma gadījumā. Tātad arī ekspertu vērtējuma gadījumā tas vairumā situācija ir zemāks. Jāsaka, kādas problēmas. Robežu gadījumos vērtējums nekad pilnīgi objektīvs nebūs. Tādu pilnīgi objektīvu algoritmu šķiet izveidot, manuprāt, nevar. Ir tā, ka visas lietas var precizēt, bet, piemēram, ir arī tādas pazīmes, kas varētu pabīdīt, piemēram, uz to izcilo kvalitāti vai nobīdīt uz zemo kvalitāti, bet tādas anketās iekļautas nav, piemēram, ļoti resnu koku klātbūtne vai ļoti vecu, teiksim, tādu 180 gadīgu, teiksim, koku, ja, vai atkal ļoti liela diametra kritalu vai sausokņu klātbūtne. Tas šobrīd anketās nav. Tā kā, šādas lietas varētu ieviest un attiecīgi, protams, to algoritmu vienmēr uzlabot var. Labi, paldies par uzmanību.